Klau, tev nav kāda mormiška? Droši vien paspējāt padomāt, jā, vectēvs jau no rīta nav iedzērs tabletes, murgo kaut ko te ārā vasara, viņš pa mormiškām runā. Bet nē, viss pareizi. Vasara un mormiška. Ejam. Arī nanodžigā ir jāmeklē, kur tās zivs ir. Arī ne visur viņas ir. Meklējam. Opā. Nu, labrīt. Šodien esam nanodžigā. Vai kā cits savs ir marmišings. Lūk, ir pirmie rezultāti. Nu, smūgs 80 gramu asarīts. Un šādiem rīkiem vienkārši baudīšana. Šodien pastāstīsim par tehnikām, taktikām, par inventāru, ko jūs varat lietot, lai varētu faktiski ķert jebkuras zivis un gandrīz jebkurā vietā. Sākam. Kas tad ir tas nanodžigs vai mormodžigs vai mormišings, kā nu viņš sauc? Nu, ja pieņemts uzskats, kad ar lieliem mānekļiem var ķert lielas zivis, tad ar šiem mānekļiem var ķert visas zivis. Nu, protams, pārsvarā mazāk izmēri, bet principā var lasīt jebkuras sugas, gan baltās zivis, raudiņas, vīķes, asarīši, faktiski jebkuras zivtiņas. Nu, kur šādā tehnikā meklēt zivis? Nu, es varētu teikt, gan principā jebkur. Tas var būt jebkurš dīķīts, jebkur maza upīte. Kaut vai šī gadījumā liela upe. Nu, šeit mēs ceram, teiksim, krasta robežā ir lēpīte, zālīte, šeit ir kaut kāds pakāpiens. Un tur visur slēpjās zivtiņa. Faktiski jūs varat meklēt jebkur tās zivtiņas, jo faktiski tāda izmēra mazās zivtiņas ir gandrīz jebkur. Nu, redz, arī nanodžigā var aprauties. Trāpa mazāk kaut kādā kociņā, tomēr ir diezgan plāni rīki. Nu, ar to jāreitinās, ka jūs tos māneklīšus varat diezgan pazaudēt. Ja jūs topējat tādās vietās, kur ir zāles vai daudz koku, nu, tomēr viņi arī aizcerās. Nu, pārsiesimies. Nu, principā nanodžigā var izmantot gan gatavās, tā kā tādas sistēmiņas, kur ir āķīts ar svina galviņu. Vai šīs ir, teiksim, šīs ir no foreļu tēmas, ja, kad šeit pat sienu mušas vai ver gumīņas. Vai arī jūs vienkārši varat izmantot vectēvam nezinot, paņemt viņu vecās svinu mormiškas. Un arī ļoti labi strādā, jo, nu, tas ir lēti un jau vienkārši aprauties var, jo aukliņas ir diezgan smalks jūs lietojat. Bet vēl ir viena nianses, ko es pateikšu, ko jūs vēl varat izdarīt. Nopērkat attiecīgi izmēru mazos āķīšus un nopērkat vienu bunžiņu svinu skrotītes, ko jūs lietojat pluģu makšķerēšanā. Smuki to svinu skrotīti, čik uzspied, mazu pilīti superlīmes var uzlikt. Viss, jums ir gatavs žigiņš un ļoti lēta nauda. Un tad varbūt pa pašiem mānekļiem. Nu, šie, teiksim, ir mūsējie lakīžoni gatavie. Šādi mazi tārpiņi, super mazi vēzīši, šitādas dēlītes. Principā jebkas, kas ir ļoti maziņš un atbilstošs āķi izmēram. Bet, ko jūs vēl varat darīt? Jums parasti no makšķerēšanas paliek kaut kādas atrautas mazas spīlītes no vēzīšiem, kaut kādas mazas daļiņas. Arī to var maukt smuku uz āķi virsū. Maza ļarpatiņa ļarpatojās un ļoti labi strādā. Tā kā, principā, jebkas maziņš gubiņš gabaliņš, kam ir kaut kāda spēlīte, jūs varat izmantot pilnīgi jebko. Vienkārši eksperimentējat, skatieties, kas tām zivīm patīk. Jā, un par to, vai lietot karabīnītes vai nē, vai siet pa taisno. Nu, teiksim, skatoties pēc šī piemēra, un šī nav maziņa mormiška, un, teiksim, mazākā karabīnīte, kāda, teiksim, man ir. Nu, var redzēt, ka, jau tā karabīne šai te sistēmiņai jau ir pa lielu, pa masīvu. Tā kā es, principā, ieteiktu lietot siet pa taisno kā āķi. Un vienkārši, nav tik bieži jāpārsienās, tā kā to mezglu var tik ātri pārsiet. Tā kā, es ieteiktu tās karabīnītes faktiski nelietot. Un kas vēl ir labi šim te nanodžigam? Ka jums ir faktiski vajadzīgs ļoti minimāls inventāra komplekts. Es šī gadījumā atbraucu ar riteni vai velosipēdu. Man ir viens kāds līdzi, ko es ieliku somiņā, un viena somiņa ar džiggalviņām un māneklīšiem. Un principā tas ir pilnībā pietiekoši, lai jūs varētu makšķerēt dažādās vietās un dažādās vietas.
šis laikam būs tas gadījums, kad jūs ar kaut kādu savu esošo veco kātiņu netiksiet īsti galā. Un šeit tomēr ir vajadzīgi izstrādāti, ir super viegli, super mīksti, ļoti paraboliski tādi te kātiņi, kas faktiski, jo makšķerē ar 0,2 grami, pusgramu, grams, pusotru, 2, tas jau ir jau super heavy. Auklis, ko lieto, ir 0,1, ja monofīlā, 0,12. Iesākumā varbūt tiešām sākiet ar kaut kādu 0,12 monofīlo, lai saprastu to lietu, kā māneklis lido, kā viņš uzvedās. Un, protams, arī ar pītām auklām makšķerēt. Ir super tievās Japāņu pītās auklas. Viņas gan maksā kā lidmašīnas spārns. Un viņām ir vēl viena nianse. Ja ir palielāks vējš, tomēr tā pītā aukla veido lielāku buru un kaut kādu mazo māneklīti, 0,2–0,5 gramu. Viņš rauj viņu ārā no ūdens. Tomēr monofīlā viņi labāk nogrimst vai fluorkarbons. Un es iesaku, teiksim, ar tādu makšķerēt. Par pašu metšanas tehniku. Varbūt, ja esat pieraduši džigā mest tā asi, tad ar šiem kātiem tas tā nestrādā. Ar šiem kātiem, tā kā viņi ir ļoti paraboliski, faktiski var gandrīz gredzenā sasiet, ja? Man ir zivs tur galā, kā man rausta. Tad ir jādara ļoti tāds līgans metiens. Zivtiņas aiziet. Metienam ir jābūt tādam, arī nepietinat pie paša gala mānekli, un tā ļoti līgani, jo ja jūs darīsiet asi, tas kāds atstrādās uz otru pusi, un tas metiens sanāks jums 2 metri. Tā kā bišķi pietrenējieties pie tās tehnikas, un viss sanāks. Un pasties, kā var smuki lasīt mazās zivtiņas. Zivs nav laba zivs, bet ir zivs. Vai nav skaists zivtiņa? Un sajūtas, pat šādi asarīt velkot uz šādiem te viegliem instrumentiem, ir tādas, kā jūs ar tādu mikrodžigu vilktu 100-gramīgu asarīti. Ir fantastiski. Varat baudīt, velkot katru zivtiņu. Tā kā šis makšķerēšanas veids uzņem ļoti liels apgriezienus, tad arī mēs sekojam līdz tendencēm un izstrādājām atbilstošu inventāru šim makšķerēšanas veidam. Sākot ar visiem mānekļiem, visiem džiggalviņām, plus arī kāci un spolis. Esošajā sortimentā mums jau ir 4 modeļi, Basara Faktor, 1,5 gramu, 2 un 2,5 augšējais tests. Šie kāti varbūt ir nedaudz ātrāki, bet kā pirmie priekš iesākšanas, lai jūs saprastu, kā vispār strādā šī tēma, pilnīgi ideāli izstrādāt kāti derēs iesākumam. Vēl mums ir modelis Mormix 3, kas arī līdz 3 gramiem tā kā bišķi atsāks. Varat izvēlēties, paskatīties. Es šodien makšķerēju ar prototipu, kas būs nākošu gadu Anira Nano X Energy. Man arī ir jauna spolīte, 800 izmēra. Principā jūs jau varat pamēģināt ar kādu no savām esošajām spolēm. Protams, 2000 izmēra spolīte varbūt būs pa lielu, pa smagu, jo tomēr šis ir tik delikāts makšķerēšanas veids, ka šeit tie rīki vajadzīgi diezgan viegli un jūtīgi. Mums sortimentā ir izstrādāta Vanrex Microgame 7 spolīte 800 izmērā, un arī turpmākajās izrādēs arī būs Basara 800 izmēra spolīte, ko es pašlaik testēju. Bet šim veidam es ieteiktu, izvēlēties 800, 1000, 1,5, 2000 jums ir kaut kā tāda ultralēta spolīte. Bet pēc iespējas mazāk vieglāk spolīte, kas sadara ar šo vieglajiem kātiem, lai tas skaits būtu lielāks. Varbūt pa pašu izspēli mānekļu, saucamo mānekļu animāciju nanodžigā. Šeit tomēr bišķi atšķirās no klasiskā mikrodžiga, ka jūs vai no ar spoles apgriezienu 1 vai 2 vai tādu rāvieniņu paraustat to džigalu, viņš atkal nokrīt uz grunts, atkal ceļās augšā. Šeit tomēr ir tā, ka jūs iemetat, viņš var pagrimt atkarībā pēc dziļuma, un jūs ar kātu veicat širādas te kustības, un vienlaicīgi arī pietinat, Un šādi un tad tas māneklis ūdens vidū, viņš tā vibrē, pagrimst. Protams, var taisīt arī pauzītes, lai viņš arī pagrimst, bet principā tā spēle ir tāda, tā kā pāraustat uz sāniem, varētu teikt. Vēl ir otra versija, ka jūs šo pašu panākat ar pirkstu, pasitot pa blanku, tad varbūt pat tā ir lielāka rezonance un tas māneklis pat varbūt ir aktīvāks.
Citreiz varbūt tā zivtiņa grib tādu aktīvāku. Jūs varat ar roku raustīt vai no ar pirkstu šā pasist un dabūsiet ļoti līdzīgu spēli, tikai varbūt bišķi pat asāku. Piebrīdu kājas. Nu redz, bija lieliski šodien pāris stundas. Parādījām jums pamatus tehnikai nano. Pāris vietās pastījāmies. Nu, zivu varbūt nebija tik daudz, bet interesanti. Parādījām galvenās nianses. Un, ko es pirms tam teicu, pats galvenais, tas viss ir ļoti viegli pieejams. Maz inventāra vajadzīgs, tāpēc īpaši patīk arī jauniešiem. Nedz es atbraucu ar velospēdu, vien maz somiņu kāds un aiziet uz mājām. Labi, tiekamies pie ūdeņiem.